Labdien! Sveicināti! Dienas bez 69. Mēs šodien aptaujāsim cilvēkus ap Rīgu un noskaidrosim, kas tad tieši ir kultūra. Ko mēs noskaidrosim? To mēs vēl nezinām. Tādēļ tiekamies uz ielām. Sveiki! Sveiki! Mēs šobrīd bez 69 dodās uz Rīgu. Mēs dodamies Ģertrūdes ielu. Sekojiet tālāk, varbūt būs kāds interesants sižetiņš. Ir tavas ielas Rīga. Un sen you tell Tātad, kas jūsuprāt ir kultūra? Kultūra? Ko es pat nezinu. Tā ir noteikti māksla, teātris. Tas ir kaut kas tāds, kas dod baudījumu dvēselei. Un, kad tu esi saskarē ar to, jūties pacilāts un iepriecināts, vai arī aizkustināts, jo kultūra var būt arī skumja. Ļoti svarīga mūsu dzīve, tas ir mūsu dzimtene, mūsu vēsture, mūsu tētis, mūsu māte, mūsu teātri, mūsu līgo, tas ir visu kultūra, un mēs saprotam, ka kultūra ir mūsu sirdā, un brīvība mūsu beidzas tur, kur sākas brīvība otra cilvēka, Tas ir arī kultūra, tāpēc, ka mūsu kultūra viss ir no mūsu vēsture, Ja mēs runājam par Latvijas kultūru, viņa lieliska, Visu vēsture ir lieliska, Un latviska kultūra mūsu dzīvē varbūt European Union, European Savienība, tas arī liela, приобретение, liela Eiropa, kultūra. Tas ir tā, kad mēs cilvēki nevajag kara, Tas ir viss kultūra. Kultūra tas ir tā kā tautas tautas mantojums. Tas ir tā kā viss, ko tauta tā kā mākslā arī. Māksla, kas pieņemsim arhitektūra, mūzika, tas viss ir kultūra, literatūra. Es atkal pilnīgi no cita skatu punkta paskatījos uz šo jautājumu. Kultūra ir tas, kā mēs uzvedamies. Arī tā ir kultūra. Kultūra tā ir pirmkārt izglītota cilvēka dzīves sastāvdaļa. Tā ir estētika, tā ir ētika, zināmā mērā, tā ir uzvedības kultūra. Tas ir tāds viens liels komplekss. Teiksim tā, tradīcijas, kaut kāda veida mūzika 100%, kas vēl varētu būt ēdiens. Tas, ja mēs runājam par kultūrā, nevis subkultūrām. Tāpēc, Manuprāt, kultūra ir tas, ko cilvēks saprot no pasaules, viņa vieta pasaulē un kā viss apkārt vispār darbojas. Kaut kāda veida pieeja iespējams valstī vai dzimtai, atkarīgs gan jau no perspektīvas. Ja ir valsts kultūra, tad tas ir patriotisms, pieeja tradīcijām. Un, es nezinu, kultūra varbūt ir savā ziņā kaut kāda mākslas izpausme vai smalkuma pieeja dzīvē, tāda klase. Tas, ko cilvēki valstī paši rada, tā visa attieksme, tie paši dziesmu, deju svētki, un tā ir mūsu kultūra, tas ēdiens un tā. So culture is, I would say, a mixture, people, places, and I would say the spirit between the place, the city, and the people around. So this is like a mixture and atmosphere that people are bringing and valuing the history and the past. So just continuing the past, but being together.
I would give you an example. I was today in the city center in one of the galleries, and absolutely there was an amazing project. It was about a culture and society, and I was a little bit, I would say, surprised or worried, because according to the study, 58% of people in Latvia are unhappy and feeling lonely. And there was a project in the gallery, like a red table and some sitting place around where people can sit, like meet when they are exhausted, just talk. And I would say this is also a part of culture, when people are meeting together, also are, I would say, united in a specific place, but also united, exchanging the ideas, exchanging. Let's say this is also culture. So between my culture and your culture, so because we are from different, I'm from Poland. Poland. Oh. But we are like, so also like learning from each other. So this is also culture. Labi, un kā jūsu profesija saistīta ar kultūru? Es pēc izglītības esmu apģērba dizainers, un brīvā laikā esmu arī ekskursiju vadītājs. Vispār es mācos par dizaineriju, tāpēc man arī jāsaprot, kā lietas notiek pasaulē, tur kultūras ziņā, vēsturē un vispār, jā, tas diezgan cieši saistīts. Drīzāk nē. Ne? Nē, nedomāju, neteiktu. I would say not exactly, but I'm working with a lot of people from various cultures, so across EMEA region, so on daily basis. Negluži, jo esmu medicīnas darbinieks. Jā. Jums? Arī ne? Nē, zināt, es mācījos latvisku skolā, kad mazais bija. Nē, jā, tā runāt, kaut ko ir, jā. Tas sports, tā arī kultūra. Varbūt kā kultūra, jā. Un es изобразительное искусство, mākslas искусство, jā. Mana masa, mākslinieks, otra masa mākslinieks un es kā hobi, jā. Tas mana kultūra. Tā ir kultūra, jā. Laika pa īstam, es kļūšu tev bīstam. Lai seņu tev Ja jums būtu jāraksturo latviešu kultūra ar ēdienu, kurš ēdiens tas būtu? Rosols. Es domāju, ka pirmais, kas man nāk prātā, tas būtu Ziemassvētku ēdiena, un ja izcelt kaut kādu dienu, tas būtu pelēkie zirņi ar gaļu. Tā augsta zupa. Tas ir tas raksturīgākais mūsu kultūra. Kartupeļi. Kartupeļi. Augstā zupa. Man liekas, ka augstā zupa nav latviešu tieši no Latvijas nācis, bet augstā zupa tiešām ir kaut kas, ko, man liekas, katrs latvietis ēd un mīl un dziļi sirdī abrīno. Bet ja kartupeļi, tie būtu cepti kartupeļi vai tie būtu vārīgi kartupeļi? Vai arī fritēti? Fritēti, nē. Fritēti latviešiem, nē. Vārīti vairāk, kāds rosolā likt vai biezpienīt kaut kādu. Vārīti ar biezpieniņu dilīti un būtu labi, jā. Pierogi, so dumplings. Like from inside with the meat or some vegetables, but this is definitely like pierogi. So I guess the next question, why? Because like it's a typical, I would say, Polish dish, but it depends what you will find inside. So this is like, the meat is showing, like, for example, you are in the north. So the vegetables are showing you are in the south of the country, and it's always a surprise what you will find inside. And that's why, this is a typical, I would say, one of our dishes. Yeah. Lai būtu tā, ne jau
lai būtu tā nerunā. Un, ja jums vajadzētu raksturot kultūru ar vienu latviešu kādu dzērienu, kas tas būtu? Bērzu sula. Bērzu sula? Tā, kas ir ar burbulīšiem iekšā. Labs jautājums. Varbūt vīns, jo vīnam ir diezgan interesanta vēsture, un tas jau ir ļoti sen izgatavots. Cilvēki to izgatavo ļoti sen. Kvass. Dzerinos, Parīzi, jā. Man patīk kvasi, jā. Tervetas kvasi. Tāpēc, ka es no Tervetas rajonā. Jā, labi. Mums jā, noķertās divatā. Un vai jūs ziniet, kā iedala kultūru? Nezinu. Teiksim, man nav tāda. Vispār kultūra nepakļaujās definīcijām. Tas ir teicis vēl Gēte. Jā, labi. Un noslēdzošais jautājums.